Tradicionālo 14. numuru. Nu, tā kā visas abu komandu maiņas jau pareizai esam laukumā redzējuši. Lielisks izgājiens jāmet iekšā. Redzam šeit bīstam uzbrukumi. Nu, un šis Miķeļa Rēdliša izgājiens. Un vārti! Pirmie vārti. Un tieši atkal Lundmarks. Atkal Lundmarks gūs savus otros vārtus turnīrā. Sāk uzbrukumu. Miķels Rēdlis. Nu, piespēlēji jābūt arī Vīvijas impērijas sastāvā. Rekā. Gandrīz savējais. 1-1. Un neatvairāms metiens no zilās. Niskala. Vēlreiz atkārtojumā Niskala vairākumos ļoti bieži, var teikt, regulāri nāk arī Somijas izlasē. KHL nav svešs. Nu, tagad Sprukts. Krišāns Rēdlis. Nu, tiekam līdz metienam. Krišāns Rēdlis. Krišāns Rēdlis. Labs mūsējo pretuzbrukums un otro reizi Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Vārtiem vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Mārtiņš Cipels izskatās. Jā, Cipelim piespēlē. Un turklāt metiens, pavērojot pašu Krišānu, mūja ir aiz muguras. Pusi, tur Ripakovs. Nu, pazaudējumi, jā. Tā viltīga piespēle brīdī, kad visi mūsēji ar seju atradās pret Spartaka. Panāk 2-2. Mazāk par minūti. Atlicis spēlēt vairākumā. Miķels Rēdlis. Lielisks izgājiens! Nu, Miša, bravo! Viņi pat saskrējās. Nu, un tur Baruļinam arī nekādu izredžu. 3-2. Miķelis Rēdlis. Šarvīts Reķis, bet pie Rīpas joprojām Atlants spēlētāji. Piespēle vārtu priekšā neprecīzi un metiens. Vārti, jā, diemžēl. Tā skaidrs, kā vairākumā, un tagad Bajels. Skatāmies. Likās, ka izdevās izmest tripu. Nē, Bajels. Bulskis. Kļūdamies vidus zonā. 1-1. Upers. Jā, Upers noguldot. Norāvās šī piespēle Ozoliņam, bet nu... Apspēlē arī ļoti augstasinīgi Holtu. Dmitrijs Upers. Kazahstānas izlases spēlētājs vēl šajā spēlē. Un atklāt komanda gūs pirmo uzvaru šajā sezonā. KHL čempionātā mēs piedzīvojam otro zaudējumu. Otrais pēc kārtas zaudējam Mitiškos ar 3-4. 3 reizes bijām vadībā.